Te ir mūsu pagalms, dārziņš, un šeit ir kanalizācija, tā ir vietēja, šeit ir lūks. Un, kad piepildas, tad vajag attīrīt, izsaukt mašīnu un iztīrīt to kanalizāciju. Un te ir māja, 2 stāvi, bet faktiski varbūt 2,5. Šeit ir pagalms, kur var stāvēt mašīnu, vārti. Te ir arī pagalms, te ir ugunskura vieta. Principā nekā īpaši nav. Āboliņa un otrajā pusē zem mājām arī ir āboliņa. Un te ir māja, te ir ēgle. Un tad iesim uz māju. Māja ir no gazbetona. Un te ir priekšnāms. Enefit elektrība. Te ir pagrabs. Pagrabs ir ļoti vienkārši. Jā, tu nav nekā. Tā ir zeme. Jā, un nevaru neko pateikt par to. Šeit ir bet kātla istaba un ir kātls. Te ir kātls. Grāno kātls. Šeit. Un boileris, kurš var strādāt no kātla un no elektrības atsevišķi. Tā. Un šeit ir vannas istaba. Vienkārši viss. Duškabīne. Tā ir duša kabīne. Un viss. Jā, baterijas un grīda. Ir siltas grīdas no katla vai no elektrības ne, tikai no katla. Kas vēl? Šeit būs kāpnes, šeit ir leduskapis un tā neliela vieta, kur var uzstādīt, ko jūs vēlaties. Piemēram, mums ir skapis šeit, loks, un šeit ir virtuve, galds. Māja ir tāda neparasta arhitektūra, bet man tā patīk. Un tāpēc to nopirku, jo man ļoti iepatika tā arhitektūra. Nestandarta forma. Tā, šeit ir dzīvojama istaba. Loks. Kamīns. Kamīns strādā labi. Viss ir kārtībā, divani. Un tā, Aleksandra deglas. Šeit ir akmeni. Siena. Un grīdas ir lamināts. Un šeit ir it kā tā, laikam terase bija kādreiz, bet pēc tam viņi pārbūvēja un šobrīd tā ir arī dzīvojama istaba vai guļama istaba. Ļoti gaiša. Tā kā šeit ir daudz logu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 logi. 8. Uz istabu arī ir logs. Tā, ko vēl? Es tagad iešu uz augšu. Augšā ir vēl 3 nelielas istabas kāpnes. Šeit ir tāda vieta, es nezinu, kā to nosaukt. Nav īsti istaba, bet ir tā telpa. Kādreiz mums šeit bija galds un ēdama zona. Un šeit ir viena istaba. Guļama istaba vai bērnu istaba.
šeit vēl viena istaba. Un vēl viena istaba, maza. Tā vispār maza kabinets. Un šeit ir jumts, kur var sauļoties. Un aboli. Nu tā. Vēl viena telpa ir šeit. Tā ir, tie ir beniņi. Un tagad tas ir slēgts, tā kā, tur mūsu mantas un vairs nav nekā. Nu un viss. Tā bija ekskursija.